Es šobrīd atrodos tā dēvētajā otrajā stacijā. Protams, radīsies tūlīt jautājumi, kas tā pa staciju un ko tas nozīmē, bet es intrigu gribu mazliet paildzināt un pateikt, ka šī savulaik bija viena no apjomīgākajām dzelzceļa stacijām, ja tā to var saukt, Latvijā. Kopējais sliežu ceļa garums šajā stacijā ir joprojām faktiski 27 km. Un arī Latvijas dzelzceļa rīcībā nav daudz tādu staciju ar šādu sliežu ceļu kopgarumu. Un tātad, jā, šī nav Latvijas dzelzceļa stacija, šī ir Liepājas metalurga stacija. Uzņēmums ar tādu nosaukumu šobrīd vairs neeksistē, bet es domāju, ka man nav jāstāda priekšā, ar ko tas nodarbojās savulaiku, jo tā vēsture arī un slava ir diezgan liela. Vēsture aizsākās 1882. gadā, un tā ir arī saistīta ar dzelzceļu, jo bija uzbūvēts tā dēvētais Liepājas dzelzceļš, tobrīd jau Liepājas Romnu dzelzceļš, un, protams, tā ir tā pievienotā vērtība un tas māneklis uzņēmējiem, lai dzelzceļa tūmā attīstītu savus ražotnes. Tā arī no Polijas šeit ieradās uzņēmējs, kurš nodibināja metāla izstrādājumu, konkrētāk dzelzlietuvi, stiepļu ražošanu un vēl dažādu dzelzs priekšmetu izgatavošanu, kas bija diezgan pieprasīta aizpagājušā gadsimta otrajā pusē. Tā aizsākās Liepājas metalurga stāsts, un starpkara periodā faktiski tas kļuva par, Liepājā tas bija otrs lielākais uzņēmums, bet vispār par vienu no nozīmīgākajiem uzņēmumiem Latvijas ekonomikai, jo dzelzs dažādu lietu izgatavošana, to skaitā arī sliedes, te tika ražotas, bija ārkārtīgi būtiski, lai attīstītu Latvijā tautsēmniecību. Nebija jau daudz tādu iespēju, un šeit Liepājā tāda bija. Bet toreiz mēs varētu runāt par pirmo staciju, jo tā atradās tuvāk pie Liepājas dzelzceļa stacijas. Pretējā pusē faktiski sanāk. Un šeit otrā stacija parādījās jau pagājušā gadsimta 60. gados kopā, protams, ar to, kas varbūt aiz manis ir mazliet vēl redzams, Liepājas jaunās Martena krāsnes un metalurga galvenā ražotne faktiski tika attīstīta turpmāk šajā te vietā, aptuveni 200 hektāru lielā teritorijā. Un, protams, tur bija nepieciešams dzelzceļš, tur bija nepieciešams sliežu ceļi. Te ir 76 sliežu ceļi pēc uzskaitas materiāliem. Bet varbūt pats galvenais, ar ko šī stacija un šī teritorija ir īpatnēja, ir lielais lokomotīvu daudzums. 10–12 lokomotīvas bija Liepājas metalurga rīcībā, un faktiski 6 līdz 7 pastāvīgi šeit strādāja. Tātad šeit stacijas nelielajā ēkā atradās manevra dispečers, kur darba pienākumi bija ļoti intensīvi, jo šeit arī visu šī dzelzceļa satiksme faktiski manuālā režīmā bija jāregulē. Arī pārmijas šeit ir ar roku pārslēdzams joprojām. Šis stāsts faktiski turpinājās līdz pagājušā gadsimta 90. gadiem, 21. gadsimta sākumam, kad pakāpeniski ražošanas process šeit tika pārtraukts, un kopš 2021. gada Liepājas metalurgs vairāk juridiski nepastāv. Bet tas nenozīmē, ka nepastāv dzelzceļš, un tas nenozīmē, ka šī teritorija ir nekam nevajadzīga. Gluži pretēji, dzelzceļš joprojām ir vajadzīgs, varbūt ne tieši šeit, bet tepat aiz sētas ir vēl sliežu ceļi, uz tiem šobrīd arī ir izvietoti vagoni, kur ir nepieciešami normālai ostas funkcionēšanai, un tad, kad ostā nav vietas, tie tiek vesti uz šejien, bet teritorija savukārt nolemts izmantot industriālā parka attīstībai, un šis process jau ir sācies. Tas, protams, nav vienkārši, jo arī piesārņojums ir diezgan liels šajā teritorijā, bet ieceres ir diezgan grandiozas, plašas, un līdz ar to tāda energoietilpīga ražošana, kāda Latvijai šobrīd arī nav vajadzīga, te tiks nomainīta pret augstas pievienotās vērtības uzņēmumiem, un es domāju, ka līdz ar to šī teritorija arī pienācīgi tiks turpmāk izmantota.